Hello, YouTube! Un ko beidzot video sākšu filmēt. Baigi sen nav filmēts. Varbūt jau aizmirst, kā pat jāfilmē. Bet, jā, kaut kas jāpafilmē. Garažai updates ir bijis višķīt, kamēr mēs bijām pazuduši. Šitāds te dranduļets uzradies. Jā. Klinarelli un tā tālāk, jā. Un tad vēl šitāds aparāts. Tētis nopirka sev zolīts braucamrīks. Un tad vēl šitāds aparāts. Bez kam gan šitais varētu būt, vai ne? Un šodien video filmēšu par šito. Tātad Aļikā pasūtīju kārtējo figņu. Šitādu te fake karbonu. Jā. Un mēģināšu nolīmēt. Tūlīt parādīšu. Tūlīt tās jāparāda. Nu šitāds te braucamrīks, jā. Tiem, kam interesē. Tātad mēģināšu nolīmēt šito, visu šito. Tad iespējams šiten, nu skatīšos, vai šiten gribēsies līmēt. Un tad šitos T4. Tā kā tā, jā, kaut ko jāmēģina. Divnieks dīzels, 135 kW, viss kā vajag. Bet, nu, jā. Te viss ir kārtībā. Gan jau vēl kaut kad būs video par šito. Tā kā jā. Tā, nu, reku noņēmu nost abus divus jau. Šitie būs tie galvenie, un tad jau vēlāk skatīties, ko es ar to filtru kastu izdomāšu. Jāstās būs, vai vispār paliks pāri tā plēva, jo tur ir 1,50 m uz 20, man liekas. Nu, šitien pilnīgi pietiks. Jā, te pilnībā pietiks. Visās vietās. Nu, šitien arī. Šitien ir plāns tikai šitos T4 nolīmēt, nevis visu. Lai vismaz kaut kas bišķi savādāks ir. Uzlīmes arī noplēsu. Šito, nu tā, nesanāca labi noplēst, izmetu ārā. Šito te bija uzlīme šitam te kondicionierim. To es aizgāju pārlīmēju. Tūlīt parādīšu. Jā, ārā laiks arī galīgi dīrs ir. Atkusnis un tā tālāk. Bet, reku šeit pārlīmēju. Tā kā jā. Nu jā, pa to filtru kastu es vēl skatīšos. Vai paliks pāri, jo platumā, man liekas, taču nepietiks. Noņemts ir. Jāsāk attaukot. Un jālīmē virsū. Ko tu citu darīsi? Karoči, uzmaukšu timelapsu. Savādāk video, man liekas, būs baigi īs. Tā kā jā, reku. Šķīdinātājs, paņemšu lupatiņu, maukšu pāri, un tad jau sākšu līmēt. Nu tā, šeit viss ir ļoti smuki notīrījies. Un, nu, šitā pusē, tur, kur bija vairāk no tās uzlīmes līme, bišķītiņi vēl ir palicis, bet nav nekas traģisks. Tā kā es domāju, ka var jau sākt līmēt virsū. Jā, man pie pirksta bija pielipusi šitā salvete. Baigi forši. Bet jā, šitā puse ļoti smuki ir. Nu, šitien tāpat neviens pēc tam neredzēs. Tā kā jā, reku paņēmu fēnu. celtniecības fēns. It kā jau nevajadzētu celtniecības, labāk ir ar parasto, bet nekas traks jau nebūtu. Cerams. Tā kā jā.
Liekam atpakaļ kameru. Jā, vēl updates garažai. Es nezinu, cik daudz tur redz, bet sabis, audio, viena tumba šeit, otrā galā. Vienīgi šitā tumba bišķīt čarks, tad, kad uzslēdz skaļāk. Tagad es neslēgšu skaļāk, bļaļ, uzliks kopīrēt vēl. Tā kā parasti viņi to dara. Bet, nu jā, tāds ir pa lielam viss garažas updates, nekas vairāk te nav mainījies. Labi, maucam timelapse atkal. Nu, karoči sanāca nolīmēt. Izskatās šitā. Nu, kaut kas savādāks, interesantāks. Baigi daudz nesanāca pafilmēt. Kamerai vajadzēja likt lādēties. Bateriju otru nepaņēma. Bet, nu, ir ok. Nav ideāli. Ka šitie stūrīši nesanāca baigi labi. Bet pa lielam no mana skatu punkta ir ok. Tā kā jā. Tagad pamēģināsim laikam šitos te arī, šitos T4. Cilvēk šitais viens tāds bišķīt vientuļs izskatās. Tagad gan pamēģināšu kaut ko pafilmēt. Kamera uzlādēta 55%, gan jau pietiks. Būs jau labi. Nu ko, visu pabeidzu. Atbraucu te līdz rūpnīcām. Nu, kaut kā tā izskatās. Nu, viss tās interesantāk. Šito es izdomāju nelīmēt. Nav jēga. Plēve palika, bet negribējās līmēt. Nu jā, kaut kā tam līdzīgi viss izskatās. Nezinu, nav jau nekā daudz ko pagaidām stāstīt par šito auto. Jā, kā vajag. Nu, te vienīgi trūkst uzlīmīta, bet tas nekas. Nu, tas ir laikam pa lielam viss. Tā kā, paldies, ka skatījās. Te jau gaidat vēl kādu video par šito.